golda. Pie golda. Diena visiem skan raidījums Pie golda ar Jūsupu kopā. Ir ito raidījumu vadītāja Māra Sadauska. Pie golda ar mums šodien ir Marta Zvejsalniece. Marta ir no Riezeknes novada Rogaukis. Ja ir Dorza ainavu plānotoja, pasniedzēja. Vispār interesants cilvēks, kas ir arī redzējis pasauli. Tā ir Marta. Par stosts par jūsim šodien ar tādu skanīgu vizītkarti. Kā tad jūsim ir gojis, izaugot laukos, mēģinot paskatīties, kas notiek pasaulē? No vasali šodien pie golda, vasali visi. Jā, tad esmu uzaugusi tīpat mīstā Rogauka. Pabeidžu 12 klases, tad laižos pasaulī. Man tas stosts bija liedzīgs, ka es preidēšam. Es izbrauču visādus kontinentus, visādas valsts, izbrauču arī Čīleju, tai skaitā, Sūmeja, Spāneja, Vietnamā padzīvoju kādu laiceņu visur, kur. Tad bija tā, ka aizējumot prom no sava mīsta pēc 12. klases, es sacīju, ka itamā vītā es nekad neatsagrīšos. Nekad es te nedzēvošu, man vāga kaut kur projām. Es izstaigoju, cik tie sagoju, kādi gadi 10, izstaigoju pasauli, savos 29 gados man uzgo atklosme, ka tomēr tie dzereuņa un nevis parasta dzereuņa, bet tie latgaļas dzereuņa ir tie vīta, kuras gribu būt un gribu palikt. Tā es salasies tu jau lielu pasauļa pieredzi, pilnu bagāžu ar zinošanām, es atsagrīžos atpakaļ iz dzimtom mojam un soku veidot savu oāzi, sacēsim tā. Vītu, kurā es vienmēr būšu pīderīga, vītu, kur mani citi cilvēki saprot, un vītu, kur būt un kur radāt ģimeņi. Marta, jūs esat studējusi, tāpat Riezeknes tehnoloģija akadēmija, Ogres tehnikumā, mocējusies itos visas lietas, ko jūs pasaulē esat izvaicējušas, ko uzzinojusi? Tātad, pirmkārt, protams, te arī tehniski pasaulī, Eiropā un Āzijā var redzēt daudz visādas idejas, kas ir munā nišā, tātad doržu īrēkošana. Ir svietīgi pazaskatāties, kā dara citi, lai pēc tam attītu atpakaļ un pāanalizētu, ko to visa paņemt leidza un ko tomēr nepaņemt leidza. Bet, ziniet, vislielāko atziņa, ko es ieguvu, ir tas, ka tu aizbrauc uz kādu valsti, pieņemsim kā turists, ja? Pat ne dzēvot, bet kā turists. Tu gribi baudēt jūsu labumus. Tad tev roda visu, ko mēs prūtam mēs gatavojam tā. Mēs aizbraukuši uz citām zemēm, atplāstam acīm, atplāstam mutam, skotamies un klausamies, kā pie jūs interesna. Bet nevienmēr mēs aizdomājamies līdz tam, ka tad, kad tas ārzemnieks brauc pie manis iz Latgali, jām nav vāga neko super ekstravaganta. Jām vāga ļoti vienkāršas lietas. Tāpat, kā es aizbraucot uz Itāliju, gribu pēst jūs iedīņi, tādu, kādi jāt un pabaudēt kaut ko savaižoku. Tāpat tas Itāļs atbraucot uz Latgali, jām nav vāga neko speciāla. Es ne pēc pitas braucu uz Latgali, es braucu pēc vorētim buļbim ar bīspīnu iz Silči. Un tie mana lielāko atklāsme tātad ir te, ka vienkāršas lietas ir vissvietēgākos, un tos ir tos lietas, kas mums ir jāroda. Vienkārši tādi, kādi mēs esam. Un tu tad arī novērtēji. Ir vēl kas ir labs itumā, ka tev nav vāga īspringtis, tev nav vāga neko sarežģēt. Tu vienkārši dzīvoji savu dzīvesveidu un uzadrošinojies
tu radāt kā turisma biznesu, pieņemsim munā gadījumā, un aicināt pie sevis cilvēkus. Un, es te soku ar orzemēm runāt, ka tas orzemnieks brauc iz Latgali kā es eksotiku, bet tu zini, ka arī čieļus brauc pie manis kā es eksotiku. Un to es esmu itamā vasarā jau vairākas reizes sapratusi. Tā, ka mums ir ko rodāt, mums ir joroda pošim sevi. Un vienkārši nevienmēr mēs poši tu apsazināmies, kāda ir mūsu vērtība. Ir tā, ka liela bagoteiba jūsim ar māmu kopā ir 3 hektāra liela saimnieceiba ar dārzu, ar brēņēgiem augiem, ar pučam, ar dzēvnīkiem. Nu, tad pastostīt par to visam lītam, lūdzu. Tā tad tas, ko pie mūsam saimniecībā var atrast, mūsam ir 35 gadus īrēkots dors. Tātad jau ar stāžu. Un dors, jis savu skaistumu iegūst principā ar godiem. Tā kā cilvēks dabūja zinošanas, tā dors dabūja skaistumu. Tātad muna mama, Daina Zeisalnēca, ir daļdoržnēca jau pusi savas dēvis, un tātad tas dors ir veidots kā augu kolekcija. Un tie ir lasēti gan kūki, gan lakstaugi, lai principā jūs tā kā, porbaudētu pirmkārt, cik jī labi uzavadās Latgaļas klimatā, par to, ka Latvija it kā nav liela, bet vai tie ir Ventspils, vai tie ir Korsava, tie ir 2 dažādi klimatiski apstākļi. Tā kā pie mūsam ir tāda kā neliela augu kolekcija, neliela laboratorija, kurā mēs skatāmies, kā tie augi uzavadās. Un vēl mēs arī šobrīd veidojam to kolekciju no tādiem augiem, kas ir dekoratīvi stabili visu sezonu, un kas ļoti labi sevi aizstov agresīvas orējos vides, jebšu nazoļiem. Tātad, redz tad, kad cilvēks sīt pie mūsam izkursim un prosa, es gribu viegli kūpjamu dorzu. Ļoti liela atbilde ir tamā, kaidus augus tu izavēlēsies. Mūsam gribīs visādus statēt visu, kas prosa ļoti daudz rilpju. Bet tu vari uztaisēt ļoti skaistu dorzu augiem, kas vienkārši ļoti labi uzavadās vidī. Bet jī varbūt pat nav nekādi ekstravaganti. Bet kā tu jūs salīdz, taišņi tie kompozīcija, kā tu izveidoji dorzu ļoti labiem augiem, un tī tad arī atsarunās tie atbilde, ka tas dors sok dzēvot pats. Redz, tī drusku vāga šūtu uzzinot. Tā, ka pie mūsam tas dors, jis ir ļoti tādā dabiskā stilā, kas tagad arī ir Eiropas dorzu mūdes tendence, atgriezties atpakaļ pie dabiskam lītam, un pieņemsim, uztaisāt puču dobi, lai izaskotās pēc pļuvas, eistenībā nav ņemus tik vīglai. Un tī vāga diezgan daudz zinošanu. Taišņi par augu agrotehnikam un par augu uzvedēbu. Tā, ka pie mums ir vesela mocēbu klase, kuru var atbraukt to visu redzēt dzēvī, un tad mēs ar Dainu varam visu izstostēt. Tad kopšas izradūs atpakaļ Latgolā, tad es arī soku vairāk reikot visādus pasaukumus. Jo, kamēr es netaisu pasaukumu savā dorzā, tikmēr es nevaru arī nodrošināt to cilvēku apjomu, taišņi turistu apjomu pie manis Rogauka tātad atcerunās pavisam toļi Latvijas centra, un lai es dabūtu cilvēkus Līpojas pie sevis, man vāga taisāt visādus pasaukumus. Un mēs praktizējam aptuveni reizi mēnesī, vasaras sezonā, vai pat 2 reizes mēnesī taisēt dažāda tipa aktivitātes, pieņemsim, jūņai vienmēr mēs ir dorza svātki ar kādu muzikantu. Vienmēr mēs pabarojam savus pasaukumus, cilvēki attīt, tad mēs jūs uzreiz pabarojam ar pirmo iediņu, otru ar saldonu, it tikai tad mēs sākās ekskursijas, lekcijas un muzika. Paiet cilvēks vienmēr laimīgs cilvēks. Tātad, dors 35 gadi sens, pasaukumi katru vasaras mēnesi, un visādi pasaukumi. Permakultūras festivāls bija, Eiropas mēroga festivāls bija,
Šogad mums bija mikologu nometne, notika pie mums dārzā. Un katru gadu es tos pasaukumus taisu, lai man pašai būtu interesanti. Es taisu to, kas man pateik. Un tad jau tie cilvēki atbrauc, un mums tas tāds draugu lūgs paliek stipri lielāks, un visiem tiem cilvēkiem, kas izrunās, mums plus mīnus ir vienādas intereses, un tas dod ļoti lielu motivāciju, kustēt toļāk, un tad tu saproti, ka, es daru pareizo lītu. Un tad, protams, lauku turismus nav vienkārša līta, un tad es arī eksperimentēju ar visādām un citām lītām, ko es vēl varētu darāt, lai nodrošinātu stabilas finanses savai saimei, dzīvojot savā sātā un nabraucot nekur orā no jos, pamēģināju sodus audzinot, visu kaut ko, tad šobrīd es esmu nonākusi pie to, ka es izīšu arī uz izguldinošanas jomu, jeb šo angliski saka bookings, tātad man ir vasaras nameņš. Sākumā man bija viens, tagad man jau ir otrs, un tagad es arī taisu mansardu. Tātad tas cilvēku apjoms, ko es varu uzņemt saimistībā un izguldinot, jau būs aptuveni līdz 15 cilvēkiem nokušā vasarā. Pagaidām tas ir tikai vasaras sezonai, bet nokušā gadā es plānoju arī moeņas nosiltinot, un tad es varēšu jūs paņemt visu cauru godu. Un vienkārši ir tā, ka mēs neizmantojam nekādus Eiropas projektus, nekādus orējos finansētojus. Mēs pilnīgi visu daram tikai ar pošu līdzekļiem, ko poši pīstrodojam, poši guldam saimistībā, poši arī strodojam. Un attiecīgi, mēs ejam tādiem maziem organiskiem sūļiešiem iz priekšu. Tas progress varbūt nenotiek super strauji, bet es notiek tieši tādā tempā, kā es varu poša pacelt, tieši tā, kāds ir mans resurss iekšā. Lai nesēju tā, kas ieguldu ļoti lielus orējus līdzekļus, paņemu milzīgu kredītu, i pēc tam jomirst no to, ka nevar to visu pacelt. Zini, ka lielūku imūsu paņemi nevar nūreit, tad nav pateikamai. Tā, ka es atbalstu tādu holistisku, organisku pieeju pilnīgi visā, gan dožu īrēkošanā, gan attīcību veidošanā ar klientu, gan arī biznesa attīstībā. To visu var uzzinot arī, jums ir sava Facebook lapa, da? Var cilvēki pīzasacātīs ekskursajos, var pīzasacātīs iz kursim, iz lekcijām. Mēs mojas lapa internetā vēl tikai tūp, ja ir izstrādis stadējā, bet mēs šobrīd ir Facebook lapa, tātad Facebook lapa Dainas dārznieku skola. Ir pieejama, un jūs droši ierakstīt Facebookā, pīsakojit mēs liekam tekošu informāciju. Mums ir online kursi. Mēs arī braucam izbraukuma lekcijos, stostam, pieņemsim, mēs ejušāko lekcija ir par permakultūru, jo es esmu panāmusi tieši permakultūras pieeju. Tas ir pavisam cits stosts, kas ir permakultūra, bet šobrīd esnībā es veidoju rakstu sēriju praktiskajā Latvijā. Taišņi izķidojot itu tematu, kas ir permakultūra, dēļ tam es šobrīd neizliekšu, mums nav tik daudz laika, tas nav 10 minūšu saruna, bet, principā, tie ir tāda dabai draudzīga saimniekošana. Un tie ir mūsu ejušāko lekcija izbraukuma, bet, principā, mēs runājam mocību centrā BUDS, kursus, vai 60 akadēmiskos stundas, vai 160 akadēmiskos atkarībā no to, kā grupas sazalasās par dārzainavu plānošanu, tā ka caur mocību centru būs jūs varat mūs satikt kursos. Reizēm mēs izsludinājam caur savu Facebook lapu taišņu Dainas dārznieku skolas vienreizēju tādu kurseņu, bet vienreizēju online lekciju. Un tos online lekcijas ir dēļ tam, ka tas ir tāds, redzitu, tad, kad es braucu konkrēti iz Biežgaļu, pieņemsim, tī man sazalasās tikai apliecēji cilvēki. Bet es esmu gatava dot pilnīgi visiem, kas grib dzirdēt. Dēļ tam mēs esam sokuši taisnītu online lekciju tādu kustēbu un esam atstrādoši visus materiālus tā, lai cilvēks klausoties Zoomā, tos prezentācijas ir uzveidotas tā, ka tie ir gan teksts tiem, kas labāk uztver tekstu, tie ir arī ļoti daudz bildes, grafiki, tiem, kas uztver vizuāli. Protams, tie ir pasniedzēji, kas runāja
tātad tiem, kas uztver audiāli, un es esmu maksimāli mēģinājusi parūpēties, lai tas, kas ir tie ekrana otrā pusī, lai kāds būtu jau mocēšanās stils, lai jis saprastu, ko es jām saku, lai es runātu jo valodā. Jā, tie pedagoģisko daļa man cīši pateik, un es esmu ļoti tumā visā iekšā. Un, pieņemsim, mums absolūts jaunums. Šobrīd ļoti labi jau aizgojis, jau otru gadu testējam, ka mēs mocam arī floristiku online. Jā, tad, protams, mēs mocam arī klotīņi, bet arī online tas ir iespējams, kad skolāni kopā ar Dainu jī darbojās caur Zoomu sazavīnojušies, un pēc tam tad jī arī analizēja darbiņus un tādā veidā mocās. Tāpat arī ir aktuāla itai starptautisko kustība Vorkavei. Pastostit par to. Vorkavei, tātad sākumā, kas tas ir? Vorkavei ir tāda kustība, principā tas ir veids, kā ceļot. Pieņemsim, tad, kad tu brauc kaut kur paceļot, jā, tev ir atvaļinājums, tu gribi aizbraukt uz Portugāli. Tev, tātad, saīt ir ceļa izmaksas, to tev ir guļēšanas izmaksas, kas ir diezgan lielas, un iešanas izmaksas, kas arī ir diezgan lielas. Vorkavejā ir tā, ka Vorkavejā tu pazas, ka tie ir saimistības pa visu pasauli, kas uzņem ceļotojus. Un tie ideja ir tāda, ka, ja Portugālis gribi atbraukt pie manis, es jam dodu bez maksas paguļāt pie manis sātā, bez maksas pēst, ko jis dod man, jis man nemaksāja, jis pie manis pastrodoja. Kaut kādas vadlēnējos ir sacēt, ka jim vāga pastrodot kādas 4 stundeņas dīnā. Un es pīzatēčos, es piereģistrēju mūsu saimistēbu tamā Vorkavejā. Es naticēju tā ideja, vispār necik. Es jau piereģistrēju tikai dēļ tam, ka es biju vienā seminārā permakultūras Spānijā, dzirdēju par tādu izpēju, man neskaiti garlaicīgi bija drusku, ja piereģistrēju savu saimistēbu, un man bija pošteigums, ka tie cilvēki tīšām brauc pie manis, ja tīšām soka pīzateikties. Un vēl startā bija tā, ka, nebija skaidrs, vai tas tā strodoja, vai man vispār būs kaut kāds ieguvums no to, bet zini, ir. Jo, zini, ka man izguļdēt to cilvēku, palielam neko nemaksāja. Vai es braukuši, ka es uztaisu vienu ūlūkņu vai 2 ūlūkņus, man tas neko nemaina. Man tos darba rūkus ļoti daudz ko maina. Realitāte ir tāda, ka tie cilvēki atbrauc ne jau prosta paguļāt pēst, atbrauc uzzinot kaut ko vairāk par permakultūras saimniekošanu, grib uzzinot par Latviju, par latgaļas tradīcijām. Un viņi ir ļoti proaktīvi uz darbošanos, un līdz ar to, pieņemsim, es šogad cīši gatavojos zīmai, lai pograbs būtu pilns, un man Vorkavei cilvēki ļoti palīdzēja. Pieņemsim, tāda paša ūgu lasēšana. Vienkārši aizņem konkrētas stundas, kas tev ir jovalta, lai tu salasēt ūgas, izvorēt uz apti. I tad, kad tev ir kāds, kas palīdz, tas ir milzīgs bonus. Un mans ieteikums būtu nazabēties no Vorkavei un izmantot šo iespēju visam saimistēbam, kuras ir gatavas komunicēt ar citiem cilvēkiem un ielaist jūs savā dzīvī. Nevajag baidēties par to, ka man uztaba nakorteiga. Par ko sākumā pieņemsim, es tā domāju, uztaba nakorteiga, kā es tam cilvēkam rodēšu. Bet, zini, tie ir mūsu ikdīna. Un mēs visi zinām, ko nozīmē, ka tev reizēm ir nakortēga istaba, i pēc tam tu jūs sakortoji. Un tas ir tik normāli. Līdz ar to es arī nerodu nekādus, kā es atceros, nerodu pordabiskas lītas. Es vienkārši ļaunu cilvēkam iet lauku ikdīnā, un tas ir tas, ko es gribu. Kāds, kas dzīvoja gorodā, jis vienkārši grib pabūt drusku laukos, pajust to, kas ir muna ikdīna, kas dēļ manis liekas, kas tad ir tāds. Tā ka jā, droši saimistēbas izmantojot šo platformu. Un ir tāda lieta, ka, ja tie arī pīzasu kā skaits, jā, tev nav vāga ņemt visus.
Es pazarunāju sākumā ar to cilvēku, mums ir video zvons un tā, un tad mēs izdomājam, vai es esmu gatava tevi ņemt, vai es tev atsaku. Tā, ka piereģistrēt un pazaskatāties, vai vispār ir kaut kāda rezonance, tas neko nemaksāja. Droši izmantojiet. Tāds ir mans novēlījums. Kā ir pašai dzīvot Rogavkā, tādā cīši kulturālā, cīši interesantā, cīši tādā gaišā vītā, būt mojos, strodot no mojam, reizā laikam mīrēga, i tāpat laikā dzīve, kas prasa plānošanu. Viennozīmīgi ir joplānoju arī ir tieši dēļ tam, ka es nestrodoju algotu darbu, man ir savs uzņēmums un līdz ar to finanses es koordinēju poša. Man tātad tu naudas plūsmu vāk visu laiku pīskatāt. Un tie jau ir plānošana. Un tad man visu laiku vāga reaģēt uz to, kas ir ejūšs, kas nav ejūšs. Kā jau biznesa vidī tas notiek. Un tas ir interesanti. Man tas ļoti pateik. Ne visi ir gatavi būt uzņēmēji, bet tas, ko es jums gribu pastāstīt, ka, ja tu dzīvoji Dzirevņī, un, pieņemsim, man nav 20, 40, 60 hektari, lai es uzsoktu zemkūpēbu vai lūpkūpēbu, ja, ar maniem 3 hektariem es varu sokt savu uzņēmēju darbību, pat ja jesli ir 1,5 hektars. Gūdēji, es nebiju arī 1,5 hektara, tu lauku cilvēks vari uzsokt savu mazo biznesu. Un tas ir mans aicinājums par to, ka tie ir pavisam cita brīvības sajūta, ka tu strodoji pats sev, tie ir pilnīgi cita motivācija. Man vairs motivāciju meklēt nevāga, jo es zinu, dēļ, kam es to daru, un es zinu to, ka es izvēlos, kā es to gribu darāt, ja, kā es virzu savu uzņēmēju darbību. Protams, es te ļoti romantizēju, jā, ir arī sarežģīti mirkļi, pieņemsim, ir arī ir tāda līta, ka es dzīvoju kopā ar savu mamu šobrīd, un paudžu konflikts ir neizbēgama līta, tas ir, jo izdzīvoju, bez to nekai nevar. Līdz ar to tiem, kam eksistē paudžu konflikts, kam noteikti, es varu nomirināt, tas viss ir normāli, tas viss ir okei. Ar laiku pori, tikai jāmeklē kopīga valoda. Da, Marta. Ir tātad pīdarība Latgalai, pīdarība tiem cilvēkiem, ir sadraudzība ar tiem cilvēkiem, kas ir apkārt arī. Ir kopieriešanās. Protams. Tas ir neizbēgamai, un es visu laiku mēģināju sadarboties ar vietējiem cilvēkiem, pieņemsim attiecībā uz iedīņi arī. Es govi turēt negribu, bet man ir mojputni, un tad es varu, pieņemsim, mojputnu produktus samaināt pret sīru, ja? Kaidu, kam ir gūs, šis taisa ļoti garšīgu sīru, un tad es nozadarbojos arī ar produktu maiņu. Jo, man neinteresēja nopeļnēt visu pasauļa naudu, man interesēja vienkārši dzīvot tādā kvalitātē, kā es gribu, man interesē ēst dabisku, ekoloģisku iedīņu, par ko visas pasaules runoņi domā, kā tagad dabūt veselīgu, ekoloģisku iedīņu. Prosta lauku sātu vāga un sazadraudzēties ar cilvēkiem, kas dzīvoja tev apļēk. Taviem sābrim ir tik daudz labu garšīgu lītu, un tad jūs vienkārši uzturot draudzīgas attīcības, varat pazemēnēties ar saviem produktiem, un tas ir arī, tie ir pavisam cita dzīves garša. Tas ir daudz, manuprāt, daudz baudāmāk nekā apsamēnēties ar monetoram lītam, ja apsamēnēties ar 5 vai 10 eiro, bet ka tu dot no sevis un tad tu saņem no to cilvēka pēstam. Tā kā es tīkopju šo sistēmu tiešām pilnīgi visur, kur es esmu un nazabēstos no to un saku, ka Dorits tas veidoja mūsu attīcības. Mēs esam ļoti palikuši individuālisti mūsdienu pasaulī visādu iemeslu dēļ. Dēļ tam ejam no to oram, sokam draudzēties ar cilvēkiem un veidojam savu kopīnu sev apļēku ar ļaudim, kas ir uz vīna viļņa ar mūsiem. Paldies, sirsnīgs Marta par itu stostēm, tātad Facebook Dainas dārznieku skola var atrast kontaktus ar jūsim.
Itai ar mums kopā bija Daina Martas Zvejsalniecei, sirsnīgi sveicīņi arī mammai Dainai Zvejsalniecei. Es ceru, ka jūs itis stostējums bija cieši interesants. Paldies, Marta, par stostēšanu. Tad jau atkon da citai raizai raidījums pie galda saka visiem ar divu. Visu labu, visu labu. Pie golda. Pie golda.